Sveiki! Šī video virtuve mani sauc Žanna. Gatavošu ābolu suflē. Man vajadzēs ābolu, olu baltumu, cukuru, sviestu un rīvmaizi. Ābolus nomazgā, sagriež uz pusēm un izņem serti. Lieku trauciņā, kurā varēs cept. Bišķiņ samitrinu ar ūdeni un lieku uz sakarsētā cepeškrāsnī. Uz 200 grādiem 20–25 minūtes, līdz viņi mīksti. Ābolus atdzesē. Izberž sev sietu. Ābolu biezenim pievienoju cukuru, lieku uz uguns un pastāvīgi maisīšu, vārīšu uz nelielas uguns 4–6 minūtes līdz sabiezē. Atsevišķā traukā saputo olas baltums, stingrās putās. Karstu ābolu biezeni. Lieku klāt pie olu baltuma. Pakāpeniski nedaudz. Pa kādai karotei. Un uz lēnu ātrumu putoju to visu. Ietalkoju trauciņus, var arī izmantot lielu formu. Paberu ar rīvmaizi. Ja rīvmaizi nav, tad arī var tikai ar taukvielām iesmērēt. Un suflē kārtoju formiņās. Formiņas lieku cepeškrāsnī augstā, jo man ķeramiski trauciņi. Jāliek augstā krāsnī. Jābūt citi, tad var likt karstā. Uz 160–170 grādiem pagājušas 15 minūtes. Aiku smuki, zeltaini. Tāpat arī var suflē pārliet ar saldu mērci vai ar pienu, bet man šķīt tāpat vien ļoti garšīgi, smuki. Pietiekoši salds, nepārāk salds. Ābolu suflē ir gatavi, lai labi garšo!